Un sveiciens visiem viškopiem. Skatīsimies šodien bites. 1. maijs, diezgan silts. Mēs te pie manis šo saimi, kas izlidoja 28. februārī. Trani jau ir. Un gan visām ir trani saimēm. Bet šeit speciāli pieliku rāmīti kaut kad marta vidū ar tādu mazu šūniņu, lai pārējo daļu viņas pievilkt manā tranīm. Un pirms kaut kādām vēl 2 nedēļām es vēl ieliku arī ieliku šūnu. Un skatīsimies, kas tur tagad būs. Šito paņēmu, lai var kaut ko nokasīt. Te viņas bišķi drūsmējās man te pie skrejas. Vēl visi tā pārbaudas stadijā. Tā apaļā skreja. Tas bļuzlis izbarotavu. Ielaiz viņām ūdeni. Vajag visu to ņemt nost. Vajadzēs kaut kādu rāmi pielikt. Tādas. Te jau šūnu varētu taisīt viņas. Ieliksim vēl vienu viņai šūnu. Uzaugušas. Nāraka 2 rāmi. Šito es nesen ieliku. Bet šito es ieliku kaut kad martā, kā es te teicu, marta vidū, laikam. Marta vidū, lai viņas, kā saka, izpaužas. Lai taisa tranus man. Jo no šīs saimas es gribu tranus vairāk. Lai būtu drāvā. Šis rāmis te vienkārši tāds. Tāds. Kāds izvilkts. Bet ar medusā nesušas arī pārsteidzošā kārtā. Šo tikai viņām pietrūks medus. Tad bija augstais laiks. Šodien vielas pirms kaut kādām ar 2 nedēļām. Visiem tiem augstumiem. Un šitā ir ar rullīti taisīta. Taisīta šūna. Kā mēs redzam, pagriez uz augšu. Ir ļoti ok atvilkta, pašā apakšā bišķi trāna ir. Bet, kopsumā ir ok. Liekam viņu maliņā atkal. Bet, liksim te vēl vienu šūnu iekšā. Liksim te vēl vienu šūnu. Dējumi visur ir. Pilnīgi visur. Trāni steigā. Tādam jau. Labi, te viņas dzīvojas. Māti neredzu. Un tagad ies riktīgi attīstīt. Šito es ieliku, lai viņas tranus taisa. Tas bija kaut kāds marta vidus. To es atceru. Tur augšā bija šūna bišu un pārējo ēkā uztaisīja. Tā ir bišu šūna jau kur nāk. Lejā ir stūrīta bišu un pārējo tranu. Un visu šito. Un šeit bija strēmele tikai. Šeit bija strēmele tikai. Šito pašu visus izvilka.
Krāna smuki interesanti tādi. Mēs tu būs tumšāki, tad tā ir ok. Nu, skaita ziņā, jā, viņas te nav lielākās varētu būt, te nav lielākā saimnieka. Tas ir tīrs bišu rāmas. Iedēs visu lejai. Nu, ir pārtikas rezervas viņai. Mūsu pietošana nav palīdzīga. Izvilksim vēl vienu. Pēdējo nevilksim. Šito vēl. Jā, te arī tās pa pusē. Ir kaut kāda trāni, ir vitis. Ir medus. Kāda māša kanīte ir. Tukši. Bet, protams, ka kaut kādos apstākļos viņas jau var sākt. Būs viņas jāpieskata. Medus visu normāli. Baigi labi izvilkt tā rāma, ko es biju viņām ielicis. Rāma te būs pilns viņā. Skatīsimies šo. Šī arī ir tā pirktā. Viņa bišķi tā kā iepalika no tās. Un tā šķiet visu laiku. Vajadzētu likt kaut ko citu viņu. Jā, šitās nav tik daudz tā. Šīmas arī ielikt to rāmi, bet kaut kā viņas lēnāk. Šitās attīstas nekā tās. Kā domājas. Es kaut ko jau tur dzīvojis. Jūs nomās arī. Svilksim to vienu arī. Traumēts rāmas, viņas izsūkuši. Traumavidu.
ieliku reizē ar to sēni. Nav izsūkušas līdz galam. Nu, tas viņām ir. Viņas bišķi tā vairāk bremzējas nekā tās. Nu, spietošanu nav viņas katrā ziņā aizgājušas. Novilkšu neko, vēl pastīties to. Arī ieliksim viņām. Vairāk paviljons jāskatās, kas tur darās. Līdz beigām piedēts līdz lejai. Eku māte steigo. Varbūt redzat, jo tieši tā. Tāda pagaiša. Vēl kā nešķiet, ka viņa būtu baigi tumša. Tāda mierīga, bet tāda nešķiet baigi tumša. Jā, man patīk šitas rāmas. Šito mēs liksim, lai viņas dēj. Šeit viņi liksim. Vienu rānu varēs iebāzt. Ja gribēs. Nē, nu, vajadzēs likt. Jā, stokam pauzītī.